Telefons. Labi, mums ir digitūvi. Mums kailī. Kā mums kailī, mums ir digitūvi, mums ir e-paraksts. Un e-parakstam tikko jubileju nosvinēt arī. Es sveicu tev no sirds un no rajona 18. Jā, neticami, vai ne? E-parakstam 18. Vispār godu vārds neticami. Tāpēc, ka ja es piedalītos Gribu būt miljonārs spēlē un man tur būtu atbilžu varianti. Pat nestoties uz to, ka es esmu tuvu tev, mēs esam digitūvi, tomēr. Man liktos, ka 11 gadi sajūtās. Jā. 18, tas ir 20 gadi. Pilni 18 gadi, 4. oktobris, kad tika parakstīts pirmais dokuments ar drošu elektronisko parakstu. Un īstenībā, ja tā padomā, kas pa tiem 18 gadiem ir noticis un kas ir mainījies un kā ir attīstījies, es varu pateikt godīgi, pirms 18 gadiem es nemācēju uzlikt uz savu datoru to programmatūru, kas bija vajadzīga, lai parakstītu ar e-parakstu. Pie visa tā, ka man bija kam pajautāt. Labi, bet toreiz arī tas bija sarežģītāk. Pirmkārt, tiešām bija sarežģītāk. Otrkārt, arī būsim godīgi, pirms 18 gadiem e-paraksts bija tāds iestāžu vadītāju rīks, amatpersonu rīks. Jā, tas nebija galvenais grāmatvedis, jā, bet tas nebija tādam ikdienas lietojumam, jebkurai dzīves situācijai, kā tas ir tagad. Un loģiski, ka palielinoties tām dzīves situācijām, kurās tu vari ļoti ērti izmantot e-parakstu, arī uzlabojas gan lietojamība, gan arī pats produkts visu laiku attīstās un nāk kaut kas jauns, un nākamnedēļ mums atkal būs jaunumi. Kādi jaunumi jau tagad stāstīs? Jā, jo man patīk, ja es esmu atnākusi pie tevis tieši ar jaunumiem. Tātad vislabākā sajūta, ka tu tā kā palīdzi nodrošināt kādu pakalpojumu, ir tad, kad tev klienti prasa, mēs gribam, lai ir tā, un tad tev izdodās visu izdarīt, lai ir tā, kā klients prasīja. Mēs katru gadu veicam lietotāju aptauju, un pagājušajā gadā mums cilvēki, vairāk kā 50% no aptaujas dalībniekiem, teica, ka viņi jau labprāt izmantot EID karti, bet viņiem nav kartes lasītāja, nav iespējas pieslēgt to karti pie datora, ja? Jo kartes lasītājs ir obligāti sastāvdaļa šobrīd, lai lietotu EID karti dokumentu parakstīšanai vai identitātes apliecināšanai. Mēs šo te sadzirdējām un esam spēruši pirmo soli, un jau nākamajā nedēļā tirgu būs pieejams, domājot Apple Store un Google Play, būs pieejama jauna lietotne EID Scan, ko sākotnējā versijā varēs izmantot, lai savienotu EID karti ar telefonu un parakstītu līgumu par e-paraksts mobailu lietošanu, bet nākotnē noteikti mēs varam runāt par to, ka karšu lasītājs vairs vispār nebūs vajadzīgs, ja, ka ar šo te telefoniņu un lietotni varēs savienot un gan parakstīties, gan pieslēgties kādām sistēmām. Easy, tas taču ir izbraucienu kafejnīcas vai restorānu, piemēram, telefonā uzliek tur to karšu lasītāju, kas ir, lai norēķinātos. Principā jau, kas tad tur? Tā sistēma jau kaut kur līdzīga, vai ne? Protams, EID kartes gadījumā tas ir NFC kods, ko mēs nolasīsim, un cilvēkam tāpat būs jāzina savi kartes pinkodi. Viņam vienkārši nevajadzēs fiziski lasītāju. Jā, bet reizēm cilvēkiem liekas, ka ja viņš pieslēgsim pie telefona, tad nekas jauns nebūs jāzina, bet EID kartes izmantošanas gadījumā tāpat meklējam pinaploksni, ko mums izsniedz PMLP, saņemot EID karti, ja šajā te pinaploksnē ir pinkodiņi. Ja pēkšņi, un es zinu, ka no 1,2 miljoniem cilvēku, kuriem ir EID karte makā vai kabatā, noteikti kādam tā pinaploksne ir nolikta kaut kur tik drošā vietā, ka vairs nevar atrast, kur, tad ir jādodās uz PMLP, un turpat uz vietas uzreiz bez maksas jums izsniegs jaunus pinkodus. Var arī nomainīt tos EID kartes pinkodus uz tādiem, ko vienkāršāk atcerēties, bet te uzreiz drošības brīdinājums, nelietojiet visur vienādus pinkodus. Ja jums ir EID kartes pinkodiem, nevajadzētu saskanēt ne ar vieniem citiem pinkodiem. Ja? Bet uz sev ērtākiem, pēc kaut kāda sava algoritma, vieglāk iegaumējumiem noteikti var un vajag nomainīt. Tā ka jaunedēļ visi EID karšu turētāji, lietotāji, kas vēl nav kļuvuši par e-paraksts mobailu lietotājiem, to varēs izdarīt dažu minūšu, un gribās teikt, stipri vairāk par dažām minūtēm nevajadzētu tam aizņemt laiku. No interneta, kāds jau tur tas internets griežās, cik ātri tu var to apu lejupielādēt? Jā, tātad lejupielādējam EID Scan. Tā arī rakstīsies? EID Scan, jā? Jā. Vienā vārdā vai svītriņa vai kā? Bez svītriņas ar atstarpīti, jā.
EID Mums jau bija pirmie Twitter jociņi par to, ka EID skan. Nu, taču skan. Jā, Latvijas skan. Nu jā, tad beidzot EID arī skanēs. Tātad visi tie, kam ir EID karte, bet līdz šim neesat sākuši izmantot un gribat iegūt e-paraksts mobili, tagad varēsiet to izdarīt bez mūsu palīdzības, patstāvīgi savienojot EID karti ar telefonu un parakstot līgumu par e-paraksts mobili lietošanu. Jo atgādināšu, lai lietotu viettālrunī e-paraksts mobili, ir nepieciešams līgums aizvien, lai gan ir bez maksas, bet līgums ir obligāta sastāvdaļa. Tā, varbūt off-topic jautājums, bet kāpēc iekšķi EID kartes nevar salikt visus dokumentus? Tiesības, mednieku apliecība, ieroča apliecība un viss, kas makā vienu karti iekšā visu dokumentu. Kāpēc tā nevar, Kristaps? Pilnīgi godīgi visdrīzāk, ka var, bet tas, kā mēs Eiropas Savienībā, un sakot mēs, es domāju, visas Eiropas Savienības valstis to darīsim, ir visas valstis veido vienoto digitālo maku vietu, kur glabāsies gan personas identitāte, ar to domājot, nu šo te identitāti, ko mēs nesam līdz EID kartē, gan vadītāja apliecību, gan izglītības dokumentus vai kaut kādus citus dokumentus, kas jums šad tad ir nepieciešami, un jūs viņus gluži nenēsājiet somā līdzi. Ja? Tad tā būs mobilā lietotne. LVRTC ir uzsācis šobrīd kopā ar partneriem pilotu projekta īstenošanu, lai tādu pilota versijā pamēģinātu, paskatītos, ko tad grib lietotāji, ko grib e-pakalpojumu sniedzēji, un tad strādāsim pie jau īstos lietotnes. Un tā būs Eiropas Savienībā vienot izmantojama un ērti varēs pieslēgties pakalpojumiem arī ārpus Latvijas. Tas ir kura gada stāsts? 25. 26, 27. Jā, nu tagad ir pilotu projekts. Nākamgad mēs varēsim runāt par pirmajiem rezultātiem taustājumajiem, jo šeit gan visā Eiropas Savienībā tiek vienādota likumdošana un kā tos personas datus apstrādāt. Bet zin, kas būs labākais? Iedomājamies situāciju, ka mēs šobrīd, piemēram, klātienē pērkam kādu preci, kuras iegādē ir nepieciešams pierādīt, ka es esmu pilngadīga. Un tad mēs tai pārdevēji faktiski parādam visu par sevi ar savu dokumentu, ko vien mēs varam. Ja? Lai gan pārdevēji bija jāzina tikai viens parametrs - 18 ir vai nav. Bet mēs parādam visu. Tad ar šo te digitālo maku mēs parādīsim tikai tik daudz, ja, cik būs nepieciešams šī pakalpojuma saņemšanai. Ja vārds nav nepieciešams, mēs nerādam vārtu. Mēs parādam tikai to vecuma parametru vai jebkuru citu parametru, kas konkrētai, vai, piemēram, kāds īpašuma tiesības ir vai nav, ja, tad drīkstu iet tālāk. Jā, tas ļoti labi palīdzēs cilvēkiem randiņos. Un dos tikai to informāciju, ko tu gribi dot. Jā, īstenībā, ja mēs par randiņiem, piemēram, par digitālo vidi, tad tāda problēma, ko mēs uzņēmumā arvien vairāk apzināmies, ka bērnu identitāte digitālajā vidē ir, tā kā maigi sakot, ļoti neaizsargāta. Jo ir dažādas vietnes, kur bērni pulcējas kopā, spēlē kaut kādas spēles, veic aktivitātes. Un mēs vēl nemaz nezinām par to, ko viņi tur dara. Un šajā gadījumā nebūtu svarīgi, ka mēs zinām, ka tas ir Juris, Pēteris, Anna vai Vineta vai Egons vai Jānis, jā, bet būtu svarīgi zināt, ka visi, kas ir šajā vietnē, ir bērni. Nevis cilvēki, kas uzdod. Tieši tā. Šis ir viens no... Tā ir bēda vispār, jā. Jā, šis ir tāds jautājums, kas liek vecākiem bažīties, un es domāju, ka tas ir tuvākās nākotnes risināms. Viena no problēmām, par kur mums būs, kur būs jāpiestrādā. Tieši tā, un kur būs vajadzīgs drošs, uzticams risinājums, lai mēs zinātu, ka mūsu bērni draudzēs ar bērniem. Tā, sveiciens Signei. Ja jau jubilējā, tad Signei arī sveicieni no Ingaras sveicieni. Ir tā trenējusies vēl vairāk? Ingars jautā. Viņam simpātija. Signei, starp citu, septembrī bija vārda diena, un Signei ir 4 gadi, no 18 gadiem tikai 4 gadus e-parakstam ir Signes balss un gudrības, un Signe māk atbildēt vairāk kā uz 9000 jautājumiem. Par cipariem runājot, tu taču esi savilkus kaut kādus galus par to 18. Labi, 18 gadi, bet iesākumā tas ir lietotājiem no grāmatvežu plauktiņa, bet kurš gads iznāk, kad parastais cilvēks sāk lietot? Tāds riktīgs uzrāviens tiešām ir 18. gads, ar ko tas saistīts ar to pašu e-paraksts mobila ienākšanu mūsu ikdienā, jo mēs gribam lietot mobilās tehnoloģijas, to skaidri mūsu lietotāji pasaka. Otrs uzrāviens ir 19. gads ar valsts lēmumu, ka EID kartes un e-paraksts mobila izmantošana ir bez maksas iedzīvotājiem, un arī uzņēmumiem par to nav jāmaksā
maksā arī uzņēmumiem, ja viņi vēlās integrēt savās sistēmās un platformās. Tagad tas, protams, nākamais ir 20. gads un uzrāviens dēļ pandēmijas, bet jāsaka, ka tas ir bijis pozitīvs grūdienis mums visiem izmantot drošus risinājumus saziņā digitālajā vidē, un parole un lietotāja vārds vairs nav opcija mūsdienās, jo e-paraksts ir bez maksas. Bet kas lieto e-parakstu? Katrs 3. Latvijas iedzīvotājs šobrīd lieto e-parakstu, tā ir statistika, ko mēs redzam. Arī 900 sekundēs šonedēļ bija arī ziņas, Kantar veicis pētījumu, ka 35% no iedzīvotājiem sazinoties ar valsti izmanto tieši e-parakstu, un tas forši, ka arī ārējais pētījums apliecina šo te, un īstenībā katru dienu 380,000 reižu tiek izmantots kāds no e-paraksta rīkiem, vai tā būtu parakstīšanas funkcija. Katru dienu? Katru dienu, jā. Laika zīmogi, e-zīmogi, identitātes apliecināšana, pieslēgšanās portāliem, jā. Tiešām tā lietojamība aug ļoti, ļoti, strauji. Strauji, maigi sakot, strauji, jā. Tā, un plāns, 5-gadas plāns, kāds mums ir? Jādabū katrs otrais. Jā, varbūt, ka klausītāji varētu, tie klausītāji, kas nelieto, uzrakstīt, es nelietoju un kāpēc, tas ir baigi interesanti vienmēr. Es pieļauju, ka viena daļa nelieto, jo varbūt, ka nevajag parakstīt dokumentus, un tad visur izvēlas to Smart ID. Kas varētu būt tiešais konkurence, ne? Es domāju, ka digitālajā drošībā nav konkurentu, ir partneri, kas gādā par drošiem rīkiem. Vajag vienreiz izmēģināt e-paraksts mobile? Halo, sveiciens Stāriņām. Čau, Ego. Dzirdi, kā man gultnis gaudo. Es ceru, ka tu mani arī dzirdi. Tā stāsts par e-parakstu mazliet. Tas jau iepriekš, kad jums bija šie raidījumi, klausījos, un tā kā ar interesi, bet man tā prātā nesalikās, kā es to reāli varu sev pieslēgt un tā tālāk. Un tad, protams, dzīve noliek. Uzsāku vienu tiesas procesu, uzsāku es viņu bez e-paraksta. Diezgan ātri sapratu, ka man ir nepieciešams e-paraksts. Un tagad ikdienā viņu lietojot, un arī kaut kādās citās ikdienas lietās, kuras iepriekš lietoju, tā kā internetbankas autorizāciju, tad šobrīd izvēlos e-parakstu. Kaut kā man tas ir iegājies kā vienkāršāk un ērtāk, es pat nemāku pateikt, kāpēc. Tāda, lūk, ir mana pieredze. Vienkārši vienā vakarā piesēsties, savadīts, visu salikt un pieteikties un tā tālāk, kas ir jāizdara, un pēc tam aiziet un dzīvo bēdu nezinādams. Esi cilvēks, saka, un uzliec Reiganus, es eju kost. Es eju kost! Viņš iet kost! Vai tu nevari iet kost? Tev ir gultnis jāsalabo. Ēterā nevarēja dzirdēt, bet, ja tu saka gaudot, tu zini, ka pāri ar šito lietu arī nevar jokoties. Tādā ziņā, ka... Drošība pirmajā vietā. Jā, jo tur vienā brīdī var ieķīlēt. Tā nebūs, protams, bet šito neievelc garumā. Es eju kost, es eju kost, es eju kost. Labs? Iespēlējums dziesmu, tas ir viss. Es eju kost. Tas bija tikai piedziedājums. Mēs joprojām esam metrā. Tas uzreiz man sāk stāstīt. Es sāku stāstīt Egonam, ka man kolēģi sūta man bildi, kur birojā esošie vēl čakli darbarūķi klausās Star FM. Māleči, sveiciens kolēģiem. Tā, 99. gads beidzu LU bakalaura darbs bija e-komercija e-paraksts. Toreiz rakstot jau likās, kas tas tāds par kosmosu ir. Un tagad, pasties, nav jau nemaz tik sens laiks pagājis, 99. gads. Nav tehnoloģijas. Un tagad tā ir ikdiena. Jā, tehnoloģijas attīstās ar tādos tempos. Latvijas Valsts radio televīzijas centram šogad ir 100 gadi, un atkal skatoties tiem 100 gadiem, un kas pa viņiem ir noticis, mūs dibināja 1924. gadā, lai ieviestu valstī radio apraidi. Nākamgad Latvijas radio svinēs 100 gadu jubileju. 54. gadā mēs ieviesām televīzijas apraidi valstī, šogad Latvijas televīzijas 70 gadu jubileja. Tad likās, ka tehnoloģijas attīstās strauji, bet tas, kas ir noticis pa pēdējiem 20 gadiem, ir pilnīgi cits temps, kas liek mums kustēties un domāt pilnīgi citā ātrumā. Bet gribu atgādināt, kā tad var tikt pie tā e-paraksts mobile, ko klausītājs jau pieminēja. Tātad ir vairāki varianti.
Tad tas variants, kas no nākamās nedēļas būs pieejams, ir ņemam savu EID karti, atrodam savus EID kartes PIN-kodus, ja nav, tad aizdodamies uz PMLP, saņemam jaunus, jo viņi noderēs, un savienojam ar EID skanu lietotni, pieslēdzamies e-paraksts mobile, noslēdzam līgumu un turpmāk lietojam vai no EID karti, vai no e-paraksts mobile, kā kurā situācijā ērtāk. Otra alternatīva aizvien ir kurjers, bet te ir jārēķinās, kurjers, kas jums atved līdz mājām šo te līgumu par e-paraksts mobile parakstīšanu, bet ir jārēķinās, ka pieprasījums aizvien ir gana augsts pēc kurjera pakalpojumiem un var būt, ka pat 5 dienas. Jāgaida līdz brīdim, kad no pieteikuma līdz pirmajam parakstam tiksiet. Diemžēl tas, ko mēs arī redzam no lietotāju zvaniem, ir, ka parasti tad, kad savaigas to e-parakstu, tad viņu vajag tūlīt un tagad, ja, un tad tās 5 dienas liekas baigā mūžība. Tāpēc forši, ka būs EID skan, un visi, kam ir kartes, varēs atrisināt to dažu minūšu laikā. Tā ka jā, piesakamies, noslēdzam līgumu, pamēģinam vēlreiz. Man patīk, kā klausītājs teica, ka tas tik vienkārši sanāca. Katrs garš ceļš sākas ar pirmo soli. Reizēm no tā pirmā soļa ir ļoti bailes, bet rekā mēs esam nosoļojuši 18 gadus kopā ar e-parakstu un turpinām soļot. Un turpinām soļot, jā. Tā, kungs, es šodien vismaz 10 reizes esmu lietojusi e-parakstu, tā rakstā Gūnīta. Tad tu vienēt man gribēji cilvēku pieredzes stāstus, kāpēc kaut kā nelietojas. Iepriekšējā e-parakstu sistēmā bija kaut kā nepatika. Tā rakstīts slikti strādāja. Un es sāku izmantot citus rīkus un zaudēju ticību šai sistēmai, jo man reti sanāca to reāli dabūt pie dzīvības. Tā man raksta Sintī. Iespējams, ka šis jau ir tāds vecāks stāsts un tagad situācija ir pamainījusies un ir jāpamēģina vienkārši. Tā, kāpēc Latvijas pasts neatbalsta e-paraksts, bet gan tikai Smart ID? Gal galā abas iestādes ir zem valsts karoga. Te es varu pateikt, ka pagājušā gada sākumā stājās spēkā fiziskas personas elektroniskās identifikācijas likums, kas paredz, ka elektronisko pakalpojumu sniedzēji, kas identificē savus klientus, viņiem ir jānodrošina šī te identifikācija arī ar... Pēc likuma, jā. Pēc likuma ar nacionālajiem identifikācijas rīkiem, kas mums ir e-paraksts mobile vai EID karte. Tāpēc prasiet saviem pakalpojumu sniedzējiem, lai jūs netiekat diskriminēti un jums tiek nodrošināts. Jā, tiešām, šis ir tas gadījums, kad jums pienākās. Ja? Jo iedomājieties, ir cilvēki, kam nav banku rīku vispār. Tādi ir. Tostarp ārvalstīs dzīvojošie tautieši, kuriem ir jāsaglabā saikne ar Latviju, kuriem šeit ir jākārto dažādi darījumi, kaut vai ar nekustamo īpašumu saistīti, jāpieslēdzās kaut kam, un viņiem vienkārši nav Latvijas banku rīku vairs nekādu. Un EID karte vai e-paraksts mobile ir faktiski vienīgā sasaiste ar dzimteni, lai tik tas varbūt dramatiski neizklausītos. Tas labi izklausās īstenībā. Tāpēc tāda diskriminācija pēc rīku pieejamības nav forša. Tā, es pagaidām tiek galā ar Smart ID, vai nākotnē būs nepieciešams tikai e-paraksts, jautā Mārtiņš. Pagaid, šis ir paraksts stāsts. Viņš pagaidām viņam pietiek ar Smart ID. Viņš saka, vai nākotnē viņam vajadzēs. Es saku, ka nākotnē viņam vajadzēs. Piemēram, šobrīd, lai pieslēgtos e-veselībai, ir vajadzīgi drošie rīki, ja? Piemēram, medicīnas personāls nemaz savādāk nevar pieslēgties šīm sistēmām, kā tikai ar EID karti un e-paraksts mobile. Tā, kāpēc vajadzīgs kurjers vai nevar apstiprināt līgumu caur Latviju LV, jautā Nevar. Likums un EIDas regula visā Eiropas Savienībā paģēr to, ka mums ir jāpārbauda identitāte, jāieskatās cilvēkam acīs. Vai tas ir ieskatīšanās acīs tad, ja cilvēks paraksta ar EID, tātad pēc likuma EID ir pielīdzinām, izmantošana digitālā vidē ir pielīdzinām pases uzrādīšanai klātienē. Jā. Šis ir likuma prasība, tāpēc mēs skaitamies drošais rīks, nevis vienkārši lietotāja vārds un parole, kur... Var jau pie notāra, vai pie notāra var parakstīt e-mobile līgumu un aktivizēt, tā jautā 26565. Jā, var. Ne pie katra notāra ir jāpaskatās portālā e-paraksts.lv, jāatrod šī te notāru karte. Ne visi notāri šo pakalpojumu nodrošina, bet var noslēgt līgumu, būs jāsamaksā valsts nodeva par identitātes apliecināšanu.
Tā, vai var nomainīt e-parakstu lietotāju numuru? Manam vīram ir personas kods, bet man ir cipari, kurus neatceros. Katru reizi jāpaskatās uz lapiņas. Var nomainīt. Atceramies vienu lietu. Mēs paši pilnībā pārvaldam visu, kas saistīts ar e-paraksts mobile lietotnē, atverot iestatījumus, var nomainīt gan PIN-kodus, gan PIN 1, PIN 2, ja, izdzēst visu pilnībā, radīt no jauna, un iespējams arī nomainīt lietotāju numuru. Tiem, kas pieteicās e-paraksts mobile jau pirms kāda krietna laika, tiem visiem ir nejaušā ciparu kombinācija, kuru var nomainīt uz personas kodu. Var arī ir cilvēkam nepatīk personas kods, viņi grib šo te nejaušo kombināciju arī otrādāk var nomainīt. Tā, e-paraksts mobile ir ērts, jo apstiprinājumu var veikt ar sejas biometrijas palīdzību. Tas ir ātrākais apstiprinājumu veids telefonā, tā raksta Maģa. E-paraksts ir ērts, taču man ikdienā nav kur pielietot, tāpēc man nav. Tā raksta Mikos. Īstenībā vajag palūkoties apkārt. Ja pa dienu vai pa nedēļu sanāk pieslēgties kādam pakalpojumu sniedzēju portālam, nezinu, ieskatīties savu gāzes patēriņu vai elektrības patēriņu vai pieslēgties mobilo pakalpojumu sniedzējiem vai ļoti daudz īstenībā e-paraksts ir integrēts vairāk kā 580 portālos un sistēmās, kas viennozīmīgi ir plašākā integrācija valstī. Ja? Šobrīd tiešām ļoti plašs tas izmantojums, vajag vienkārši reizēm pat neienāk prātā, ka arī šeit es varētu izmantot e-parakstu, jo atceramies, e-paraksts nav nekāda raķešu zinātne. E-paraksts ir ikdienas rīks, vienkārši rīks, kā tu kaut kur ieeji, kā tu kaut ko paraksti, un starp citu arī, kā mēs zinām, arī maksājumus apstiprināt var. Man kaut kāda bija situācija, kaut kāds nestandarts, kur man vajadzēja pēkšņi parakstīt, bet kas tas tāds bija? Tikko pāris dienas apakaļ. Kaut kas likās, priekš kam tur parakstīt? Labi, neatnāks. Kaut kāds nestandarts, pilnīgi man pēkšņi tāds pagājā, kāpēc tas būtu jāapstiprina. Bet tad sapratu, valsts iestāde vienkārši tur kaut kāds parasta lieta, kur es esmu kaut kādu, man kaut kāda prasība bija, un lai es pateiktu, ka jā, es biju tas prasītājs, tad jā. Kārtībai jābūt. Kārtībai jābūt. Jo tādā ziņā likās pagājušajā priekšā. Tā, no Īvara sveiciens, viņam ir jautājums, vai viņš var mest ārā to skaneru veco. Tagad, tad, kad tās Vēl nē, jo, kā jau es teicu, tas pirmais solis ir līguma par e-paraksts mobile saņemšanu, parakstīšanu, ja. Mēs turpināsim attīstīt, un es ļoti, ļoti ceru, ka, ja ne šogad, tad nākamgad mēs nāksim ar ziņām, ka kartes lasītājs vairs nav nepieciešams, bet šobrīd EID kartes ikdienas lietošanai vēl būs nepieciešams. Bet pirmais solis, lai tiktu pie e-paraksts mobile, pieliekam karti, noskanējam no nākamās nedēļas EID skan, palīdzēs jums iegūt e-paraksts mobile dažu minūšu laikā bez LVRTC iesaistes. EID skan Google Play un App Stores. Tā, un tad vēl atgādinājums, ka, ja gribās ar notāru spēlēties no pieredzes, saku sveiciens no Kaspera. Vispirms sazinieties ar notāru mājaslapā, norādītais notārs Madonā nesapratu, ko es no viņa gribu. Tā kā, jā, tas tā kā tu teici, ne visi notāri ir lietas, kuras... Jā, tieši tāpēc vajag atrast to notāru karti portālā, vaicājiet Signei, tad mūsu virtuālā asistente Signe portāla labajā apakšējā stūrītī viegli sasniedzama ar jautājumu, uzdodiet viņai vienkāršu jautājumu, notāri, vai paraksts mobile, vai kā nomainīt PIN kodu, un Signe jums pastāstīs un arī iedos saiti uz detalizētāku instrukciju, ja tas būs nepieciešams. Esam Digitūbi. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERT LV un Latvijas mobilais telefons. Paldies!